Kā sagatavoties krīzē miera laikā? Lai mēs pārvarētu jebkādu krīzi, ikvienam no mums jāsāk te gatavoties jau tagad. Tālāk parūpējies par saviem 72 stundu krājumiem. Glabā mājās dzeramā ūdens krājumus sev un savai ģimenei. Pagādā ilgi glabājam sātīgu un ar mazu ūdens daudzumu sagatavojumu pārtiku. Regulāri atjauno un papildina mājas aptieciņas krājumus. Drošā vietā glabā skaidru naudu ģimenes vajadzībām vismaz nedēļu ilgam periodam. Sarūpē sev enerģijas krātuvi, radio ar baterijām, kabatas lukturīti vai sveces. Laicīgi sagatavo savu mājokli. Sakārto un labiekārto pagrabu, kurā varēs glabāt gan savus 72 stundu krājumus, gan vajadzības gadījumā patvērties kopā ar ģimeni. Sagādā elektrības ģeneratoru, ko izmanto apstākļos, kad nav elektrības. Uzzini, kur ir tuvākā drošā dzeramā ūdens ņemšanas vieta. Ja tev ir transporta līdzeklis, parūpējies, lai tam būtu pilna bāka. Izveido savas ģimenes rīcības plānu krīzes situācijām. Ieraksti blociņā radinieku un draugu telefonu numurus. Savas ģimenes ietvaros pārunē rīcību krīzes gadījumā. Iepazīsti kaimiņus, uzzini, kā viņi var palīdzēt tev un kā tu vari palīdzēt viņiem. Esi aktīvs un pastāvīgi atsvaidzini zināšanas par rīcību krīzes situācijās. Kopā ar saviem kolēģiem vai apkaimes iedzīvotājiem sniedz atbalstu valsts aizsardzībai. Vairāk informācijas meklē jaunajā 72 stundu bukletā vai www.sargs.lv.